Laulība pati par sevi kā sabiedrības sniegta sankcija cilvēku savienībai, no kuras tad arī, protams, tradicionāli rodas bērni, ir ārkārtīgi sena. Taču, kas attiecās uz šo ideju, ka mums tāda nopietna lieta kā laulība ir jābalsta tādā, kā saka, reizēm nemaz netik pastāvīgā emocionālā jūtā kā mīlestība. Tas ir īstenībā nepārāk sens atklājums, teiksim tā, civilizācijas vēsturē. Tas lielākoties ir 200–250 gadi. Modernās sabiedrības tā virzība, ka šīs lielās tradicionālās dzimtas saites vairs nespēlē tādu lomu, kā tas ir bijis iepriekš. Tāpēc, ka pirmkārt cilvēki ir pieraduši vairāk paļauties uz tirgu, vairāk paļauties uz saviem spēkiem, vairāk, kā saka, dabūt priekš sevis to, ko viņi paši vēlās, izmaināt dažādus apmaiņas instrumentus. Otrām kārtām valsts. Ja mēs tā padomājam, ko tad īsti valsts dara, valsts veids, īpaši tās sauktās rietumu labklājības valstis, veids tās funkcijas, kuras vēsturiski vienmēr ir veikušas ģimenes. Es domāju, ka pēc 30 gadiem laulība kā institūts pastāvēs un būs ļoti nozīmīga, bet ir skaidrs, ka laulības pastāvēšana nekādā veidā neapdraud tas, ja dažādām citām attiecībām, kādas sabiedrībā pastāv, tiek piešķirts kaut kāds legāls status tajā ziņā, ka tie cilvēki var vienkārši atrisināt savas dzīves praktiskās problēmas. Šie alternatīvie, arī valstiski atzītie attiecību modeļi nav nekas svēts, nav nekas dižens, nav nekas tāds, kas kaut kādā ziņā gribētu iznīcināt vai mazināt laulības nozīmi. Tas vienkārši ir instruments, ar kura palīdzību atvieglot cilvēkiem dzīvi, redzot to, ka mēs vairs nedzīvojam tādā sabiedrībā, kādā dzīvoja 19. gadsimtā.